Ja man būtu jāizveido saraksts par bezjēdzīgākajām un nejēdzīgākajām profesijām vai nodarbošanās veidiem, tad finanšu tirgu prognoze visdrīzākais būtu, ja ne top 3, tad top 5 viennozīmīgi. Jo redz, ir tāda lieta, ka savos 15 plus gados, kad es esmu finanšu tirgos, es nevaru pateikt vienu reizi, kad finanšu tirgu prognoze pirmkārt būtu strādājusi, vai no viņas būtu bijusi kāda praktiska jēga. Jo redz, te ir tādas divas fundamentālas problēmas. Pirmkārt un galvenokārt, ir īstenībā ārkārtīgi grūti nodefinēt, kas tā finanšu tirgu prognoze ir, un ārkārtīgi grūti nomērīt viņas efektivitāti. Es iedošu piemēru. Ko tu gribi pateikt, kad tu analizē finanšu tirgu? Tu gribi pateikt, ka tev ir taisnība, vai tev tiešām objektīvi interesē konkrēti finanšu tirgi, un tu esi izstrādājis kaut kādu metodoloģiju par to, kā tu viņus novērtēsi. Jo pirmo īstenībā ārkārtīgi viegli izdarīt. Piemēram, pateiks, pēc pusgada akciju cenas būs dārgākas vai lētākas. Pieņēmums vai tā prognoze ir tieši tikpat efektīva kā monētas mešana. Respektīvi, tev būs 50% taisnība vai nebūs taisnība. Un, ja tev nav pēc 6 mēnešiem taisnība, tu vari pagaidīt vēl pāris mēnešus, un vienā brīdī tev jau būs taisnība. Ja tu pietiekoši ilgi vervolēs vienu un to pašu, kaut kādā brīdī tev būs taisnība. Tāpēc angliski arī ir tāds teiciens, kad arī saplēsts pulkstenis 2 reizes dienā rāda pareizu laiku. Tieši tāpēc, ja tu pietiekoši ilgi muldēs visādas stulbības, būs brīži un mirkļi, kad tev būs taisnība. Tu teiksi, viss ir slikti, kādreiz pienāks ekonomiskā krīze un tev būs taisnība. Tu teiksi, ka būs milzīga inflācija un zelta cenas uzkāps debesīs. Tagad tev ir nosacīta taisnība. Citi teiks, ka konkrēta kompānija vai konkrēts sektors ir perfekts. Sagaidīs 20, 30 gadus, visdrīzākais kaut kad tev būs perspektīva. Līdz ar to no tās prognozes ir tieši tikpat liela jēga, kā vienkārši pa pāris centimetriem palielināt savu ego un viss. Bet tev dzīve tas īsti nemainīs, ja vien tavs dzīves pašmērķis ir justies labi uz kaut kādu pamuļķu rēķinu. Otrs stāsts īstenībā ir vēl lielāka bēda ielai. Un tas ir tad, ja to grib darīt profesionāli. Jo redz, starp iepriekšējo metodu un tādu gudrāku metodu ir tāda lieta, ka tev būtu jābūt konkrētam vērtspapīra tirgum, konkrētam termiņam, konkrētam apjomam, kā viņš ir kāpis vai kritis. Tā kā to dara nosacīti lielākie pētniecības resursi lielajās bankās, ieguldījumu fondos un kur tik vēl ne. Tas nozīmē, ka, piemēram, tagad ir februāra sākums. Mēs pateiksim, ka pēc 6 mēnešiem akciju cena būs 5% dārgāka. Bet īstenībā akciju cena būs nevis 5%, bet 0,5% vai 20% dārgāka. Mūsu prognoze nestrādās, tāpēc, ka mēs esam bijuši vai nu pārāk optimistiski, vai nu pārāk pesimistiski savās prognozēs. Iedomājieties, cik tas ir vaiprātīgi sarežģīti. Pateikt, ka S&P 500 pēc 6 mēnešiem maksās 5% vairāk. Un izdarīt to pusgadu pēc pusgada, pēc pusgada vai gadu pēc gada vairākos tirgos. Tā varbūtība, man liekas, ir tikpat liela, kā tu varētu, uzmanēt kaut kādā loterijā vai uzgriezt kaut kādu mistisku labu kombināciju kaut kādā rotē. Tāpēc tas ir vienkārši neiespējami, jo tā kļūda robeža ir ārkārtīgi zema. Bet ja es pateikšu, ka pēc pusgada akciju tirgi maksās 10% ar plus mīnus 10% nobīdi, citiem vārdiem sakot, ja akciju cenas pēc pusgada pieaugs starp 0% un 20%, man būs taisnība gandrīz vienmēr. Varbūt 7 gadījumos no 10 man būs taisnība un 2-3 gadījumos no 10 man nebūs taisnība. Nevis tāpēc, ka es esmu labs analītiķis, bet vienkārši tā ir vēsturiskā akciju pieauguma tempi pa 6 mēnešiem. Viņš vienmēr raudas kaut kur starp 0 un 20%, izņemot laikus, kad ir bijusi ekonomikas krīze. Līdz ar to, ja es pasaku teikumu, kas vienkārši ir izdomāts no zila gaisa balstoties uz tīru statistisko varbūtību, viņš būs tikpat precīzs kā viss sarežģītākās un dārgākās analīzes. Un tāpēc profesionāls analīzes, tāda disciplīna ir šausmīgi garlaicīga, bet ja jūs gribat vienkārši pierādīt savu ego, jums nav jānodarbojas ar finanšu tirgiem, bet jāpiedalās kaut kādā realitātes vai talantu šovā vai citos brīnumos, kur visādiem mulāpiem vajag sev apliecināt. To labāk nedariet. Bet ir otra, daudz praktiskāka un daudz svarīgāka lieta nekā savu ego palielināšanu vai mēģināšanu savas intelektuālās spējas izmantot tur, kur viņas nav jāizmanto. Ja jūs tiešām veiksmīgi gribat ieguldīt, jums nevajag būt labam finanšu tirgus prognozētājiem. Jo, ja mēs saliksim tabulā, tādā iedomātā tabulā labākās ieguldīšanas un trading stratēģijas, piemēram, growth investing, value investing, dividend investing, tur arbitrāžas trading stratēģija, trendu sekošanas trading stratēģija, tā, lai nosedz kaut ko, kas ir vēsturiski sev pierādījis un kas strādā. Ja jūs paņemsiet veiksmīgākos fondus un veiksmīgākos traderus vai investors no katras no šīm stratēģijām, neviens no viņiem reāli neteiks, ka viņš ir nopelnījis
savu naudu balstoties uz tirgus prognozēm, jo tas tā vienkārši nav. Īstenībā, jebkurš no šīs skolas, ko es tikko minēju, pateiks, ka tirgu prognozēšana ir pilnīgākā laika izšķiešana, tāpēc, ka viņai nav nekāda sakara ar veiksmīgu ieguldīšanu vai treidošanu. Un kāpēc tas tā ir? Iemesls ir vienkāršs. Ja jūs paskatīsieties konkrēti jebkuru to stratēģiju, kas sev vēsturiski ir pierādījis, jūs sapratīsiet to, ka 90% rezultāti balstās uz to, ka jūs vienkārši mākat nobalansēt varbūtības. Citiem vārdiem, jūs saprotat, ja jūs ieguldat, piemēram, akciju tirgos caur akciju indeksiem, jūs iziet ar 50, 70 gadu vēsturi, jūs redzat to, ka ir kaut kāds realistisks ienesīgums, uz ko jūs varat cerēt, un ir kaut kāds sagaidāms kritums, kas var notikt, kad 10 gadu laikā, viņš tuvosies 10%, bet 1 gadu laikā varbūt tur, 20% iespējamība, ka viņš nokritīs 40%. Bet visādi citādi viņš būs stabils un paredzams. Vienalga, vai tā ir arbitrāža, vai tas ir value investing, growth investing un viss pārējais. Visas ieguldīšanas un trading stratēģijas balstās uz varbūtībām. Un viss, kas tur ir veiksmīgi, fokusēs 80% uz to, ko tu darīsi, kad notiks kaut kas, ko tu nebūsi paredzējis. Un kā tu rīkosies, ja tev viss ir aizgājis pa pieskari, un kā tu maksimizēsi tos brīžus, kad tev kaut kas būs ārkārtīgi veiksmīgs. Tas ir ieguldīšanas un spekulācija 101. Un 90% laiks ir jātērē tev tieši tur, nevis domājot, kas notiks ar S&P 500. Citiem vārdiem tā vienkārši pasakot. Nevis tu centies domāt tā, S&P 500 augs par 5 vai par 10% nākošos 6 mēnešus. Tā vietā, ko tu pasaki, ko tu darīsi, ja S&P 500 uzkāps 50% pēc 6 mēnešiem? Ko tu darīsi, ja viņš būs aptuveni pa 0 vai līdz 5% kāps? Un kas būs, ja viņš nokritīs pa 50%? Vai tev ir 3 scenāriji, ko tu tajā laikā darīsi? Vēlams, vai tev ir scenārijs, ka tu sliktākajā gadījumā nebūsi iekšā tirgos, ja tev tas dod liels zaudējums? Tas ir, tu esi traders. Vai kā tu to īstenībā vari nopelnīt, vai kā tu to vari izmantot, ja tas tā ir, un tev ir gatavs scenārijs priekš tā. Tas ir tas, kā tev būtu jādomā un kā tev būtu uz to visu jāfokusējas. Tieši tā ir tā pareizā pieeja. Un tas atšķir veiksmīgus darboņus finanšu tirgos, darboņu ļoti labs apzīmējums, no neveiksmīgiem vai visādiem tur šarlatāniem un visādiem tukšsalmu kolēģiem un neskā sludinātājiem. Nedomājiet par to, kas būs, fokusējieties uz varbūtībām un iespējamiem scenārijiem. Ne tikai jūs tā nopelnīsiet naudu, bet jūs daudz mierīgāk dzīvosiet un mazāk personīgi uztversiet to, kas notiek. Jo es to atceros no savas agrās jaunības, kad es tur mēģināju treidot. Es atceros to, ka bieži vien es noķēru sev pie doma, ka es paliku kaut kāds dusmīgs vai kaut kāds sagozies, balstoties uz to, ko teica Eiropas centrālās bankas vai Federālā rezerves sistēmas vadība. Un pēc tam es tā padomāju, cik lielam idiotam man bija jābūt, lai uztvertu personīgi to, ko viņi stāsta. It kā domājot, ka viņiem es uztraucu vai es eksistēju. Tas ir pilnīgs absurds. Un tas tā nav. Viņi vienkārši nezina, ka es tāds esmu vai tūkstošiem citu kaut kādu sīku traderi vai investoru. Viņiem ir savas lietas, viņiem ir sava politika. Un jo tu mazāk viņus sasaistīsi ar sevi, jo tā būs vieglāk dzīve. Un tikko kā es to mācēju, ne tikai galvā pamainīt, bet arī praksē, ne tikai man viss tā uzlabojās, bet es arī vienkārši daudz mazāk personiski to sāku uztvert. Un es uztveru to tā, kā es domāju, jebkuram normālam cilvēkam vajadzētu, kā tādu satīrisku neizdevušos komēdiju, ko nevajadzētu iespringt nopietni. Sliktākajā gadījumā tev tas neko neizsaka, labākajā gadījumā tu uz to nopelni. Tas ir tā, kā tev uz to būtu jādomā. Tiklīdz kā tu uztver personīgi par to, kas notiek pasaulē, ja vien tas tev neskar vistiešākajā veidā. Kā piemēram karš Ukrainā, kas mūs tiešā veidā var skart. Kāda starpība? Tu vari to nopelnīt vai tu to ignorē. Viss. Un uz šīs jaukās notus šo sarunu mēs arī nobeigsim, bet neuztraucieties. Mēs pašpēdīsim finanšu tirgus daudz detalizēt arī nākošajās video. Tāpēc subscribojiet, laikojiet un turpiniet skatīties šo statūru.